ko darīt, ja jūsu bērnam nepatīk tīrīt zobus? Man principā ir 3 varianti, ko piedāvāt. Ja jums tas bērns ir rīktīgi maziņš, ir pieejams šāds te smuks zobbirstītes elektriskās, kas ir paredzēts maziem bērniem. Šitā ir izlādējusies, pieņemsim nākamo. Ar šādām te lampiņām. Pēc tam pirmajā režīmā, tas paredzēts maziem bērniem, riktīgi pirmais režīms ir vienkārši gaismiņa bez vibrācijas, jo dažiem ir bail no tās vibrācijas, tad šādā veidā viņi pierod pie tās birstas un gaismiņas, un tad katrs nākamais jau ir ar tīrīšanas režīmu. Pēc tam, ja jums jau ir lielāks bērns, tad ir riktīgi labs variants Reku Philipsam, šīs te For Kids birstas, bet tur jāizmanto telefons vai planšets vienalga, kurā lejuplādēšu aplikāciju, tad viņi kopā to mošķīt tīra zobus. Sākumā viņam viņi zobi ir zaļi, tur visādi zobgrauži virsū, un ja tās 2 minūtes kārtīgi tīrīt, tad viņi tiek notīrīti, viņš paliek priecīgs, un tad dabū balvas, un balvās tur ir vai no ēdienas šim spārkliem, vai tur viņi var pārģert, pārkrāsot, spēlēties viņu un tā tālāk. Un tā kā zobu birsts savienojas ar šo telefonu ar Bluetooth, ja zobu birsts izslēdz ārā ātrāk nekā 2 minūtes, tad viņš paliek dusmīgs, kāpēc netīrīja zobus tik ilgi. Un vēl papildus tur ir vecāka profils, kurā ieiet iekšā, var pats uztaisīt kaut kādu balvu bērnam. Piemēram, ja es redzēšu, kur kalendārā, ka tu kārtīgi 2 nedēļas vai 3 nedēļas no vietas būs tīrījis zobus, tad tu laimēsi, nezinu, piemēram, kino biļetes vai ko tam līdzīgi. Bet, ja jums tas sīkais ir jau lielāks, jo pa lielam tīnis, tad kur ir, viņam ir šāds te variants X-Kids S elektriskās zobu birsta, kur viņai kur jau ir pašai savs ekrāns, un tajā ekrānā pēc tās 2 minūšu tīrīšanas viņi iezīmē sarkanā vai oranžā krāsā, kur zonas ir vai nav iztīrīts, un iedod rezultātu no 0 līdz 100%, cik labi vai slikti šie zobi ir iztīrīti. Un šāds te maksā komplekss 49 eiro.